Eksperiments tuvojas finālam šodien dienas grāmatā. Iepazīsimies ar konkursa eksperiments stiprākajām Rīgas reģiona komandām. Uzzināsim, kā veicās erudītajiem jauniešiem ar āķīgo uzdevumu risināšanu un noskaidrosim, kura komanda dosies uz lielo spēles finālu LNT 23. maija vakarā. Tieši mēnesi pirms lielā spēles fināla Rīgā akciju sabiedrības Latvenergo administratīvajā ēkā notika Latvenergo koncerna erudīcijas konkursa eksperiments Rīgas reģiona pusfināls. Tajā piedalījās 5 fizikā spēcīgākās un erudītākās Rīgas reģiona komandas no Tukuma 3. pamatskolas, Siguldas valsts ģimnāzijas, Limbažu novada ģimnāzijas un Jaunpils vidusskolas. Mēs piedalāmies eksperimentā, jo mums patīk fizika, mums patīk izzināt lietas, kas notiek mums apkārt un kāpēc tās notiek. Manuprāt, tas ir ļoti jauks pasākums, kur satiekas vienādi domājoši cilvēki. Mūsu komandas nosaukums ir dzintars, jo grieķu valodā tas nozīmē elektrība. Un mums jau agrāk ir bijuši no Limbažiem komandas, kuras nosaukumi ir dzintars un ir diezgan labi veicies. Imants ir mūsu komandā tāds cilvēks, kas uztur jautrību. Māris mūsu komandā ir tāds, kas pārzina, kā lietas saslēgt pareizi. Amanda ir tā, kas uzmana, vai mūsu rēķini ir pareizi. Simona mūsu komandā ir galvenā rēķinātāja, jo viņa ļoti ātri visus smadzenēs var izdomāt, un es pārsvarā ļoti daudz formulas zinu. Šis projekts eksperiments ir ļoti plašs. Sakarā ar to, ka sāk visādi jaunieši, lai pārbaudītu savu spējas fizikā, matemātikā un daudzās citās jomās, kas saistīts ar skaitļiem. Mēs novēlam saviem konkurentiem veiksmi, bet uz ceļojumu dosimies mēs. Mēs esam no Tukuma no 3. pamatskolas. Mēs piedalāmies šajā eksperimentā, jo mums liekas, ka tas ir ļoti interesanti un zinkarīgi. Mēs ļoti daudz centījāmies, lai tiktu šeit. Mēs ļoti daudz mācījāmies, bet mums nebija daudz laika. Mēs nevaram visu laiku veltīt fizikai, jo mums bija daudz ieskaites un arī olimpiādas. Bet mēs centījāmies iemācīties maksimumu no 9. klases programmu un arī tikam šeit un esam ļoti priecīgi. Viens par visiem, visi par vienu! Mēs esam no Jaunpils vidusskolas un mēs piedalāmies eksperimentā, tāpēc, ka pagājušo gadu mūsu komanda tika līdz finālam. Mēs gribējām atkārtot viņa panākumus. Mūsu komandas nosaukums ir bozone. Bozona ir elementā daļiņas atomu kodolā, un mēs katrs esam kā tāda daļiņa vienā lielā kodolā, un mēs tikai visi kopā esam spēks. Mēs gribam uzvarēt konkursā, tāpēc, kad mēs esam gatavojušies šam konkursam, un mums tas var izdoties. Mūsu komandas devīze ir tikai kopā mēs esam spēks. Mēs esam komanda Karsgalvji no Siguldas valsts ģimnāzijas. Pagājušajā gadā mēs piedalījāmies, mēs bijām uzlādētie. Šogad mēs esam tik ļoti uzlādēti, ka mums ir pārkarstušas galvas, un tāpēc esam Karsgalvji. Mums patika iegūtā pieredze, un tāpēc mēs vēlamies atkārtot. Un, protams, tāpēc, ka zināt ir stilīgi. Šogad mēs esam ieradušies, lai uzvarētu, un darīsim visu, lai to izdarītu. Mēs konkurentiem novēlam nebaidīties un lai uzvar viskudrākie. Mēs pārstāvam Siguldu, esam no Siguldas valsts ģimnāzijas. Tur arī mācāmies un šeit piedalāmies, tāpēc mēs gribam pārbaudīt savu spējas un vienkārši, lai arī būtu jautri pavadīts laiks. Mūsu skolotājs sauc Saiva Vītola, un viņa mums atbalstīja, un mēs kopā visi darbojāmies. Mūs atbalstīja arī mūsu ģimenes un mūsu klases biedri. Mums veiksmi nesīs tas, ka mums ir visforšākie atbalstītāji, gan toreiz kameras, gan arī es domāju, ka mums būs arī līdzatbalstītāji un mums viss sanāks. Mēs gribam uzvarēt, tāpēc, ka tas parādīs, ka arī 8. var uzvarēt šajā spēlē, jo tas diezgan reti notiek, ka vispār 8. iekļūst finālā. Mēs ļoti gribam uzvarēt, tāpēc, ka mēs gribam aizbraukt ceļojumā uz Grieķiju. Latvenergo koncerns skolēnu erudīcijas konkursu eksperiments rīko jau 20 gadus pēc kārtas. Konkursa galvenais mērķis ir izglītot skolēnus par drošu un efektīvu elektroenerģijas lietošanu sadzīvē, kā arī veicināt jauniešu profesionālo orientāciju, mudinot padziļināti apgūt fiziku. Šo 20 gadu laikā konkurss no uzdevumiem par elektrodrošību izaudzis par īstu fizikas erudītu tikšanās centru. Uzdevumi kļuvuši āķīgāki, sniedzot iespēju jauniešiem rādīt daudzpusīgu
kopīgas zināšanas un prāta izveicību. Konkursa laikā jaunieši komandas skolotāja konsultanta vadībā padziļināti apgūst fiziku, meklējot teorijas praktisko pielietojumu. Dalībnieki risina atraktīvus uzdevumus, ko sagatavojuši eksperti, paši konkursanti, kā arī fizikas lietpratēji zinātnieki no labākajām Latvijas augstskolām. Šis ir jau 5. šī gada pusfināls, tāpēc lūkosim, kādus rezultātus tas nesīs Rīgas reģiona komandām. Un šodien man prieks šeit redzēt Rīgas reģionu 5 labākās, erudītākās komandas, kuras diezgan lielā konkurencē ir izcīnījušas iespēju šodien šeit būt, tāpēc visām komandām aplausi. Ik gadu konkursa noslēgumā komanda, kas bijusi zinošākā un uzvarējusi finālā, saņem konkursa galveno balvu skaisto ceļojumu uz kādu tālu un eksotisku vietu. Šogad jaunieši cīnās par ceļojumu uz vienu no gleznainākajām Grieķijas salām – Rodas salu. Dalībnieki ir apņēmības pilni un tieši tāpēc cīņa spraiga. Kā jau katrā konkursā, arī šajā neiztikt bez nopietnas, bet taisnīgas žūrijas. Rīgas reģiona pusfināla kārtas dalībniekus atbalstīja un viņu sniegumu izvērtēt bija ieradies Rīgas reģiona mentors, Rīgas Tehniskās universitātes enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes dekāns Oskars Krievs. Dalībnieku zināšanas pārbaudīs arī akciju sabiedrības sadalas tīkls Pierīgas kapitāla ieguldījuma daļas vadītājs Salvis Krīgers, Latvenergo fizikas mācību portāla Fizmiks eksperts Kārlis Kravis un konkursa eksperiments eksperts Aivars Eriņš. Un pirmais uzdevums, kurā komandām bija jāliek lietā savas zināšanas, jautājumi atbildes. Melu detektora darbības princips. Tā ir elektriskā ķēde, kas mēra ādas pretestības izmaiņas. Tas ir termometrs, kas mēra ķermeņa temperatūras izmaiņas. Tā ir ierīce, kas mēra muskuļu mikrovibrācijas, vai tā ir fotometriska ierīce, kas mēra un salīdzina ādas krāsas izmaiņas. Un lūdzu, 30 sekundžu laikā jums ir jāatbild. Salīdzinoši vienkārši. Atgādinu, jā? A, B, C vai D poga ir jāpiespiež. A atbilde ir, tā ir elektriskā ķēde, kas mēra ādas pretestības izmaiņas. Un tā ir arī pareizā atbilde. Nākamais, otrais uzdevums sastāv no 2 daļām – elektriskās ķēdes salikšanas pēc dotas schēmas un pašu dalībnieku izdomāta atjautīga slēguma izveides. Turklāt šī uzdevuma otrā daļa jāveic pēc iespējas ātrāk. Uzdevuma veikšanai dalībniekiem tika dota montāžas plata, 1 strāvas avots, analogais voltmetrs un ampermetrs, 5 vadi, 2 rezistori un 2 savienotāji spraudņi. Uzmanību, gatavību, starts! Jā, kas mums jāuzstāv? Širā, jā. Bet tev viena opa, un viņam nevar jūs. Jau pagaisi spēlši pareizi vārdas. Jā. Uz ķēdes. Uz ķēdes. Tas ir šis ķēdes. Bet mums nav viena vada, mums vajag šitien ķēdes. Es saprotu. Mums jau vajag līdzām un aizstrāv. Pareizi vai iespraud iekšā? Aiziet, mums nav laikas. 5, 4, Lietas šis. 2, 1. 3 minūtes beigušās. Komandas lūdzu atgriezieties pie saviem komandu galdiem. Savukārt es aicināšu žūrijas pārstāvjus Aivaru un Oskaru novērtēt saliktās schēmas. Uzdevuma otrā daļa. Saslēdziet elektrisko ķēdi tā, lai spuldzīte sasniegtu maksimāli iespējamo kvēli, izmantojot daļu vai visus pieejamos elementus. Man nav ieslēgts. Man slēgti. To neizslēgšu. Slēdz iekšā. Nav vēl 40 sekundes. Ko tu dari? Es nezinu. Tad vajag savienot viņus ķēdē. Nu, bet tu domā, ka būs? Jā. Man liekas, ka daudz. Tas ir varbūt aprēķinās kaut kas aizgāja nepareizi. Bet tas ir izslēgt. Bet tie pārējais. Labi, mēs vairāk neko neizdomāsim. Mēs neko neizdomāsim. Tad elitārais dzīvsnis jau ir fiksējis savu laiku. Pārējās komandas vēl darbojās. Pēc kā es mums nepārteikt, es teiktu, un ieslēgt un izslēgt. Uzslēgšanā jāieslēdz, pirms jāiet. Īsadzējām. Cik skatos blakus komandai tāds pats, tad varētu būt labi. Nu, cerams būs labi. Uzdevums bija sarežģīts un spēles vadībā izvirzījās Siguldas valsts ģimnāzijas komanda Karsgalvi. Taču tikai mieru, spēle vēl tikai pusē un rezultāts var mainīties. Laiks trešajam uzdevumam – eksperimentam.
viņas šitās slēgt. Mums vajag viņas šitās slēgt. Mums vajag viņas, tu sapratāt tā. Nav slēgt. Pareizi, taču jāieslēdz galvenais. Jo baterijas nevar izmantot. Jā, es zinu. Un tagad pateiks. Strādā. Nu. Nē, tu to pamēģini to bišķi. Un tagad lūdzu paskatīt, kura diodē ir plus un kurš ir diodē mīnus. Prasnākais, man liekas, ir... Slēdz jums nav izmantots, vai viņš vienkārši... Nē, vienkārši mēs viņu nepielikām. Bet viņš varbūt Labi, paldies. Spēles eksperiments pusfinālā Rīgas reģiona 5 erudītākajām komandām jau tuvojas noslēgumam. Mums ir 5. uzdevums ar nosaukumu plosts. Šobrīd notiek aprēķini un pēc tam peldināsim šos plostus, lai redzētu, vai tie turās virs ūdens. Tā komanda, kur savu plostu nogremdēs, visticamāk nogremdēs arī savu rezultātu kopvērtējumu tabulā, jo mums ir jānoskaidro, kurš dosies uz finālu. Uzmanību, gatavību un aiziet, sākam! Tad elektroniskie svari svēra līdz 500 gramiem. Nu kā 400 ko ir? Lai mēs varam kaut kā aprēķināt. 3, 2, 1 un laiks. Varam ciet plosta vāciņus. Komandas atgriežās pie komandu galdiem. Paliek tikai komandu kapteiņi. Katrs komandas kapteinis dosies pa vienam pie žūrijas galda un peldinās plostu. Un tieši pēdējais uzdevums mainīja visu rezultātu tabulu. Jau pašā sākumā līderu pozīcijās izvirzījās karstgalvi un elektrošoks. Pēc tam jau pēc otrā uzdevuma līderu pozīciju zaudēja elektrošoks un karstgalvi tomēr viņi noturēja. Un šo savu līderu pozīciju viņi noturēja līdz pat pēdējiem uzdevumam. Bet pēdējais uzdevums izmainīja visu situāciju. Kā tas, diemžēl, vai par laimi kādam citam dzīvē gadās. Un godalgotajā pirmajā vietā ar 20 punktiem elitārais Zipsnis. Elitārais Zipsnis ir Rīgas reģiona pusfināla uzvarētāji, kuri dosies uz finālu Latvijas neatkarīgajā televīzijā maijā un turpinās cīņu par galveno balvu ceļojumu uz Grieķiju uz Rodas salu. Mēs esam absolūtā šokā. Teikšu, kā ir, tāpēc, ka mēs galīgi neko tādu iznākumu negaidījām. Domājam, atbrauksim pieredzē, pastīsimies, lai zinātu, kā nākamgad. Tagad esam tikuši finālā. Esmu nobijies, nezinu pa pārējiem. Fināla konkurentiem mēs vēlam novēlēt, protams, veiksmi. Ļoti samācīties, tāpēc mēs esam stipra komanda. Tāpēc saturieties, mēs nākam. Protams, veiksmi arī kaut kāda vajadzīga. Jāmācās un jācer uz veiksmi. Mēs jūtamies vienkārši, man liekas, nenormāli milzīgā šokā. Visi vienkārši trīc. Un es domāju, ka forši, ka tāda tik forša komanda, un kad mēs 5, 8 varējām tikt uz finālu, tas, man liekas, ir vienkārši super. Mūsu komanda biedrs sastais. Jā, mēs būsim finālā 6, tā kā turās visi tur. Pauls steidzies atpakaļ uz Latviju, mums vajadzēs mācīties, jo mēs tikām finālā. Atskatoties uz pusfinālu, varētu teikt, ka jaunieši ir gudri, zinoši, zinātkāri, erudīti un arī mīl riskēt. Es novēlu izturību un veiksmi finālā. Konkursa eksperiments tuvojas noslēgumam un izšķirošā spēle LNT 23. maijā vairs nav aiz kalniem. Jau noskaidrotas zinošākās skolēnu komandas no Zemgales, Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Rīgas reģiona. Kura būs tā komanda, kura pievienosies finālistiem Rīgas spēlē? To uzzināsim jau pavisam drīz. Tiekamies nākamajā konkursa eksperiments dienas grāmatā.